Labadiena! Esiet sveicināti! Galda hokeja sarunās 11. podkāstā. Tikko vēl domājam, ka mēs viņu nerakstīsim, bet Kristaps Nāglis šeit mums ir. Hello! Un, protams, arī Reners Kalniņš, tāpat arī Čārlis Balods. Mēs izrunājām par visu kaut ko tikko ierakstījām angļu valodā otru podkāstu, vai arī pirmo podkāstu, un tagad mēs esam šeit. Kristap, tu esi šī brīdī kluba Altona veidotājs, dibinātājs, kurš jau ļoti daudz gadus strādā ar bērniem, un es tā dzirdēju to, ka tev būs vēl vairāk grupas. Nāks klāt vēl vairākās lokācijās un vēl vairāk mēģinās jauniešu piesaistīt. Un varētu bišķīt padalīties. Jā, šobrīd mēs aizvedam treniņus tikai Imantā. Imants ielā 11. Bet ar septembri mums tā kā ir pagaidām mutiska vienošanās panākt ar Altonas sēku arī Zolitūdē. Tur uzsākt treniņus divām grupām. Cerams, ka mūsu galvenā direktora atrodas Torņakalnā arī šai lieliskajai ideja piekritīs. Tā kā nākamnedēļ ir plāns viņai pastāstīt šo, viņa vēl nezina. Bet varbūt ņēsoties podkāstu un tad viņi zinās, jā. Ļoti labi, tā ir ļoti laba ideja. Izgriezīsim tev atsevišķu snipu vienkārši, ko viņai aizsūtīja. Tāds ir mums plāniņš. Kā tu sāki šo te visu un kā tu esi nonācis līdz tam to, kad tavi audzēkņi vai kluba biedri ir šī brīdī pasaules top 50-niekā? Vai pēc tam vairāk? Cik tev ir spēlētāji šī brīdī pasaules top 50-niekā mēs esam 3, arī 30-niekā esam 3 un 20-niekā ir 2. Jā. Un 100-niekā? 5. Tas ir diezgan daudz priekš vienu klubu. Ļoti daudz. Jā. Ļoti maz klubus var nosaukt, un ir vismaz 5 dalībnieki. Laimīte ir tas vienīgais, kas nāk uzreiz prātā. Inčkalnam ir 10. Mums ir 10? Mums ir 10, jā. Jā, ok. Inčkalnam bija šīs saknes ir dziļākas un tālākas. Ņemot vērā to, ka tu esi klubu dibinājis, klubu dibinājis, bet es sācu treniņus 17. gadā. Pavisam tam pa vidu bija Covid, kas ir pusotru gadu tukšums absolūts bijis. Tad ļoti daudz tavu spēlētāju un tāpat Reķis, par ko mēs iepriekš jau minējām, kurš ir 19. gadā sācis caur visu Covid izgājis un šajā brīdī griež pogas ārā pasaules top spēlētājiem. Nu viss tas, ka galvenais iemācīties no kreisās iemest, tad jau var griezt. Kreisais ir, you're good, viss būs kārtībā. Kādi ir tavi plāni Altonai? Tagad uz nākamajiem pāris gadiem viens ir paplašinājums. Kas ir tas, uz ko tu vēl skaties uz priekšu, vai tev ir kaut kādi noteikti milestone, kurus tu gribi sasniegt, vai kas tās lietiņas, ko tu skaties uz priekšu un domā, tā kā mums ir jāizdara tas un tas un tas? Protams, paplašināties, piesaistīt vēl bērnus, vēl vairāk spēlētājus reitinga top 100, top 20 un varbūt pašam arī jāteikt, top 20. Vajadzētu, līmenis ir? Vajadzētu, jāmēģina lēnām. Jāsarunā, lai Edgars Jēka padot kāds labi. Rektulītās Latvijas kausā. Čik, tev uzreiz zin, kā Latvijas kausā kobertēmā no 3. uz 1. aiziet. Jā, labi, tā mēs gan jau nedarīsim, bet... Klubu čemps. Bet, protams, klubu čemps, tas gan Latvijas, gan pasaules klubu čemps, tas, protams, man kā klubu vadītājiem ir tāds galvenais mērķis. Protams, vēlamies uzvarēt abos divos. Agrāk vai vēlāk, neuzstādīsim nekādu laika termiņu pagaidām, jo, pacietība ir atslēga. Tieši tā. Gaidīsim to savu momentu, savu iespēju, noteikti metīsim daudz džoņus, un tad jau pret ārzemju komandām būs vieglāk, redzēs, kā būs latviešiem. Tūlīt mums būs pēc 2 dienām burtiski Latvijas kausa pēdējais posms, kurā mums būs visādi brīnumiņi, jo būs daudz spēlētāji, kas tur brauc, bet būs daudz spēlētāji, kas tur nebrauc. Viņi brauc visu kaut kur uz ārzemēm, konkrēti, laikam, saprot uz Vāciju. Principā Latvijas kausa pēdējā posmā tiks izspēlēts pēdējās 2 vietas Openam. Tātad tie, kas nav kvalificējušies caur Latvijas reitingu, vai caur pasaules tūri, vai vispārīgi caur pasaules reitingu top 20, 2 cilvēki tiks tālāk iekšā Open izlasē. Kristu, kāda ir šķiet, tā kā tavs pareģojums? Kas varētu būt tie 2 cilvēki, kuri varēja tikt tālāk? Uz pasaules čempionātu. Pasaules čempionātu. Es godīgi nezinu, kur ir tie, kas ir jau tie 6, kas no Latvijas reitinga ir kvalificējušies. Jo, es jau vairāk skatos tur pasaules tūru, pasaules reitingu, jo es pats kvalificējos caur pasaules tūru, protams. Tāds arī ir viens no mērķiem, kāpēc es braukāju apkārt ar visiem pārējiem kopā, lai atvieglotu sev vienkārši ceļu uz galda hokeja mekas turnīru beigās. Bet es ceru, ka Skudrīšons kungs tiks arī pirmo reizi Open izlasē. Viņš junior izlasē spēlējis jau
laikam 2 reizes, un šī būs 3. un U13 ar spēlēs. Viņš ir īstenībā Altonā visbagātākais, ar pasaules un Eiropas čempionātiem bagātākais spēlētājs tieši Aleks Skudrīts. Un vēl viņš man ir apsolījis, ka viņš Latvijas kausā beidzot vinnēs savu pirmo sēriju Latvijā, ko viņš nekad nav izdarījis līdz 4 uzvarām, tā kā Aleks. Iepriekš ir vinnējis sēriju kādā internacionālā turnīrā. Jā, viņš vinnēja Norvēģijā Espenmo. Espenmo, tas ir normāls džeks? Nu, nē, viņš teica easy, bet tā ir vienīgā sērija. Man liekas, ka viņš ir vinnējis līdz 4 uzvarām, tā kā viņš tagad ir apsolījies mums sagādāt šo prieku Altonai, tā kā ceram uz to. Jā, nu, viņš laikam būtu tāds reālākais kandidāts no Altons, kas to nav izdarījis, varētu izdarīt, un otrs ir Henrijs Prokurātors, jā. Tas ir mazais nazīts, tas var pārsteigt. Mēs to redzējām junior čempionātā. Junior čempionātā no tur mēs redzējām kontentu mašīnu. Mēs redzējām, kuram bija jātiekās ar Henriju 2. kārtā. Bet, ar to mēs domājam reķi. Jā. bet jā, arī Latvijas čempionātā viņš nospēlēja fenomenāli. Viņš bija laikam 10. un bija vadībā pret Rolānu 3-1. Kaut kur laikam bija viņa pieredzīts pietrūka. Un arī pagājušajā gadā Čehijā viņš 1. kārtā spēlēja pret mani. Bija tāda lieta. Viņš pat varēja izvēlēties galdu pret mani, bet pirmajās 3 spēlēs viņš izstījās tāds nobijies toreiz, un tikai pie 3-0 viņš sāka spēlēt, 2 paņēma, un tad jau es nobijos, bet beigās man sagāja, un tad es varēju dabūt no Rainera pa dibēnu nākamajā kārtā. Bija tāda lieta arī bijusi. Jā, es tikko gribēju teikt, coach, zin kā... Tās zivtiņas ieburot, tās 3 spēles uzvar, pēc tam tā kā, labi, tur audzēknim, zin kā, neapbežos, un beigās tā kā, davai klauzot, viņš 6. spēlē ziet. Nu, līdzīgi laikam tā bija, jā, bet bija grūti arī toreiz, jā, tā kā viņš tiešām ir... Tas bija tas pirmais turnīrs, kurus tiešām, bija riktīgi pārsteigts par to, ka Henrijs Prokurātors varēja tik labi tādā jaunā vecumā nospēlēt Čehijas Openā, ka, es nevaldos pēc apļu turnīra, viņš bija 7. nebija tā lieta. Viņš bija 8. līgā, es biju 9. jā. Nu jā, es biju šokā tajā brīdī. Jā, viņš bija augstāk par Jēkabu līgu, augstāk par Edgars. Viņš no Altons bija augstāk tieši pēc līgās ieņemtās vietas tajā turnīrā. Pie tam gadu atpakaļ, tā kā viņam bija cik gadi? 14, 13? Es nezinu, cik viņam pat tagad ir. Viņš ir 2010. gadā dzimis. Jā, Opā. Tā kā... 15 gadu tikai. Jā, šogad paliks 15. Jā, decembrī dzimšana diena. Tad viņam bija tikai 13. Viņam bija tikai 13, un viņš jau parādīja Altonā, kurš ir boss. Well done. Es gribētu īstenībā, lai komentāros vairāk tie, kas ir tikuši līdz šejienai, bija šī ieraksta to, ka, jo es saprotu to, ka ne tikai Open klasē ir atvērts tās vietas, bet arī vēl jautājums par citām kategorijām. Pareizi, Rainers, tie spēlētāji, kurās savās kategorijās plāno tikt iekšā caur pēdējo Latvijas kausa posmu. Nu, tur jau reitingā skatīsies pēc Latvijas reitinga. Tas jau daudzi jau ir pa 99% vai pa visiem 100 nodrošinājuši. Principā Latvijas reitings viņš tiks updatēts līdz ar pēdējo Latvijas kausa posmu, un ja nu kādam vajadzēs, arī ieliksim iekšā to te Vācijas Open turnīru, vai ne? Bet Latvijas reitings ir jau fiksēts, ja nevaldu uzreiz pēc Čehija ieskaitīt, un viņš tiek fiksēts, tajā brīdī viņš ir jau nofiksējies. Tātad tagad atliek gaidīt, kad nofiksēsies pasaules tūras kopvērtējums, kas notiek pēc Vācijas, tad Vācija 3. maijs. Tieši tajā pašā dienā, kad Latvijas kausa posms. Tieši tā. Jā, es esmu viens no tiem slidinājiem gabaliem, kurš mēģinās iešļūkt iekšā pēdējā brīdī un tikt uz pasaules čempionātu. Šaubu, esmu Kārlis, ko tu? Es gribu tikt izlasēm. Labas iespējas. Jā, jo daži spēlētāji, ap šo brīdi jau laikam lielākā daļa ir tā kā redzējuši mani, jo bija pāris tie turnīri gada sākumā vai pagājušajā gadā, kad es atbraucu un cilvēki man nezināja. Kas tas par džeku izlīdz? Nu, kaut kā nezinu. Man bija tikko Tallinā, tad, kad mēs bijām aizbraukuši uz turnīru, tad abi divi Matancevi esot, nezinu, kādam trešajam cilvēkam tā prasīs, kas tas tāds par džeku te ir. Un tas bija kungs, kurš jau bija gados, es tagad neatceros viņam uzvārdu, un viņš tā kā, jūs nezināt? Un tad beigās arī Tallinā man ļoti labi izdevās nospēlēt 10. vietā. Bet, jā, es būšu viens no tiem, kas kapāsies, un droši vien, kad vairāk spēlētāji būs tādi, kuri mēģinās ieslīdēt vēl tādīs pēdējās 2 vietās. Jā, tur Emīls Liepiņš. Es gribēju teikt, jā, ka Emīls Liepiņš tas cilvēks, kurš tā kā... Jaksebo Garī laikam ir aizsvītras, pareizi. Jā, Matīs ir aizsvītras. Tā kā būs sīvi, jā. Tie, kas parasti vienmēr ir tikuši pārliecinoši, šogad nav tik pārliecinoši tikuši, jā. Tā kā vēl cīnīsies. Būs klope, būs ļoti liela klope. Kā vienmēr Latvijā, jā. Jā, bet viens ir tad, ka, piemēram, viens ir vienkārši turnīrs, jo šī gadījumā tev ir tas
pēdējais izmisuma solis. Ja, jo tu esi vēl visu sezonu tur spēlējis, tur nespēlējis, tad tu esi tur izgulējies, neizgulējies, vakar vēl tusiņš bija, vēl kaut kas. Ja tad šitien te jānāk un tev ir jāspēlē, jo tā ir vienīgā reize, kad tu vari sev pierādīt. Pēc tam vairs nebūs tā kā lūdzu, ielēdiet man izlasē. Nē, tāds nebūs un visiem ir jānāk ar savu spēli. Un ieskotot man. Un, es domāju, ka visi citi spēlētāji arī nāks ar tādu pašu tieši domu. Jā. Un cīnīsies par katru punktu un cīnīsies par katru playoff uzvaru. Būs ļoti cīvi. Love it! Nenormāli gaids. Jā. Pirms 2 sezonām es biju tajā pašā situācijā, kur tu. Es arī nebiju kvalificējies. Es vēl nereiz nebiju spēlējis Latvijas izlasē. Es arī tā kā uzliku savu mērķi, to pēdējo Latvijas kausa posmu, tās pēdējās 2 vietas. Un es redzēju to dalībnieku sarakstu, un man, protams, atvērās acis. Jā, toreiz tur bija tiešām viss. Tur bija Rainers, Raivis, Sandis, Laksdiņš. Neatceros, kas tur vēl bija. Tiešām tur bija viss stiprākie, kas tajā laikā varēja būt Latvijā, izņemot, protams, Caits un Sīlis. Un man bija jātiek starp tiem 2 labākajiem, kas nebija tikuši. Un man izdevās, es pat laikam kā labākais izgāju. Jā, es iekļuvu playoffā kā 5. Starp visu šo lielo spēcīgo blīci. Tas bija mans pirmais Latvijas kausa playoffs, kad tikai 8 spēlētāji kvalificējās. Klope baigā apri turnīrā. Tur bija rīktīgi klope. Es atceros, toreiz Raivīt, laikam 7-6 vinnēju pēdējā kārtā, kas arī man deva svarīgus punktus. Jā, tā kā bija interesanti toreiz un izdevās tikt uz pasaules čempionātu, kurā uzvarēju 2. divīziju. Tas ir, man liekas, latviešu standarts. Jā, es atceros to brīdi, kad tikko beidzās pasaules čempionāta fināls. Es ar Tancovu izspēlēju finālu. Ok, davai, gaidām apbalvošanas ceremoniju. Kristaps Naglīs, 2. vietā, pirmā vietā, Division 2 winner, un tu skatos, wow, Džeksas podiumu ticis, ir, wow, tas labas mirklis. Bija patīkami, jā, tas bija mans pirmais tā kā turnīru, tā kā komplekss, laikam vēsturē, kuras 2 reizes uzkāps pedestāli, jo bija vēl tas iesildošais turnīrs iepriekšējā vakarā, pirms turnīra, kuras brīnē Grand Prix dabūja 3. vietu, jā, un tad pašā čempionātā vinnēja 2. divīziju, jā. Tā kā man bija ļoti rezultīvs pasākums Norvēģijā. Awesome. Sestdien, es domāju, kad tiekamies tur pie galdiem. Tu būsi, pa ne? Protams, Altona brauks. Pagaidām ir 18 altonieši pieteikušies. Bet tas nav vairs tik daudz. Mums, laikam, rekords ir 22. Nevaram pagaidām pārspēt šo, bet es domāju, ka nākamā sezona noteikti jāizdara. Jā. Izcili. Paldies jums, kungi, kad bijāt šeit. Bija forši uzspēlēt. Bija forši, kad mums ir viesis no malas, un kurš var pastāstīt savu storiju, kurš arī ir izveidojis klubu. Paldies tev, Lielas, kad esi, un paldies tev, Lielas, kad atbrauc šodien ciemos uzspēlēt arī. Paldies, ka uzaicinājāt, bija forši. Viss. Paldies jums. Atā! Čau! Tā. Aizmirsām vārdu pateikt. Mēs aizmirsām vārdu pateikt. Šodienas vārds, Kristap, tev. Šodienas vārds ir Latvijas izlase. Lai būtu Latvijas izlase. Latvijas izlase. Tikuši līdz šeit. Latvijas izlase. Un tagad vēlreiz. Čau! Čau!